Sveiciens visiem! Ja tu interesējies par garīgo izaugsmi, cilvēku iekšējo pasauli un sevis iepazīšanu, noteikti esi daudz un dikti dzirdējis terminu iekšējais bērns. Šajā video gribu strukturēt un padziļināt pastāstīt, kas īsti ir iekšējais bērns, kāpēc šis koncepts ir svarīgs, lai mainītu pašreizējo dzīvi uz labo pusi un kā iekšējais bērns spēlē lomu traumu dziedināšanā. Termins iekšējais bērns dažādās garīgajās praksēs un psiholoģijas novirzienos mēdz nedaudz atšķirties, bet tas, kā to saprotu un savā praksē izmantoju es, ir sekojoši. Iekšējais bērns ir mūsu iekšējās būtības daļa, jeb aspekts, kas savā attīstībā ir palicis bērna vecumā un kam joprojām ir bērnam raksturīgas īpašības, pasaules uztvere, prioritātes, intereses, naivums, spēja, vai drīzāk nespēja sevi pilnvērtīgi emocionāli regulēt, kā arī bērna ierobežotā kapacitāte izprast lietas. Mūsu fiziskais ķermenis un liela daļa iekšējās būtības ir pieaugusi, kamēr iekšējais bērns tā arī ir palicis bērnībā, ar tām pašām emocijām un uzskatiem, kas toreiz izveidojās. Turklāt šāds iekšējais bērns mums nav viens vienīgs. Iekšējo bērnu patiesībā var būt ļoti daudz, jo šie laikā iesprūdušie aspekti ir radušies dažādu emocionāli sāpīgu un traumatisku situāciju rezultātā, ko piedzīvojām bērnībā, jeb traumu rezultātā. Un tā kā bērns toreiz nespēja vai neprata pilnvērtīgi tikt galā ar to, kas viņā iekšā tajā brīdī notika, tad psihe šo situāciju iesaldēja un atdalīja no pārējās būtības, jo citādi tajā brīdī nebija iespējams ar to tikt galā. Ja vēlaties to, kā rodas traumas, izprast padziļinātāk, iesaku noskatīties manu video par zemapziņu un to, kā veidojas ēna, kas ir mūsu psihikas neapzinātā noliektā daļa. Lai arī ikdienas dzīvē mēs tagad esam nopietni, prātīgi pieaugušie un varētu domāt, ka kas bijis, es tagad esmu pieaudzis un dzīvoju tālāk, tas nav tas, kā strādā mūsu psihe. Realitātē šie iekšēji ievainojumi un traumas dabiski, tāpat kā tavs ķermenis automātiski tiecas uz veselību un dara visu, lai tev palīdzētu tādam būt, arī traumas tiecas uz dziedinājumu. Un par spīti tam, ka mēs kā pieaugušie ļoti aktīvi ikdienā izmantojam prātu, loģiku, racionālo spriestspēju un tam līdzīgas lietas, neapzinātā līmenī mūsu dzīvi lielā mērā stūrē tā būtības daļa, kam nebija iespējams pilnvērtīgi izaugt. Iekšējais bērns uzrodas mūsu pieaugušā dzīvē un sevi rāda daudz un dažādās dzīves situācijās, bet visbiežāk tādās, kas ietver sevi emocionāli piesātinātus brīžus, kā pozitīvā, tā negatīvā nozīmē. Ļoti spilgti izpaužoties caur tās augtajiem triggeriem, kas ir emocionāli sakāpinātas situācijas, kurās jūtamies un rīkojamies šķietami neloģiski, nesaprotami, bērnišķīgi, vai dažreiz vienkārši dumji, jo ir uznākušas spēcīgas emocijas. Un kas ir tās emocijas jūt? Tas ir tavs iekšējais bērns, kas tajā brīdī ir pārņēmis vadību un ļoti skaidri signalizē uz āru, kā jūtas, ko uzskata. Pat tad, ja pašreizējā situācija objektīvi skatoties, varbūt ir pavisam savādāk. Uz tagadnes situāciju reaģē pagātnes es, tā kā iekšējais bērns ir iesaldēts savā pasaulītē, un viņš operē ar informāciju un uzskatu sistēmu, kas viņam bija tajā brīdī, nevis to, kas ir tagad, vai to, kas pašreizējai situācijai būtu piemērotāk. Dažreiz iekšējais bērns klauvēs caur situācijām, kurās tu it kā ar prātu saproti kaut kādas lietas, bet tavas iekšējās emocijas ir kontrastējošas ar loģiku vai to, kā vajadzētu būt. Šis kontrasts rada diskomfortu, dažreiz pat aizejot līdz sāpēm, un ik viens cilvēks, protams, nevēlētos tā justies. Tomēr tas, kas parasti notiek šādos gadījumos, ir, ka mēs darām visādas lietas, lai šo diskomfortu apklusinātu, nevis pievēršamies tam, kāpēc tas vispār ir radies un kā to novērst, lai diskomfortam nevajadzētu būt. Cik gan daudz pasaulē pašlaik ir lietu, kas ir radītas, lai aizbēgtu no sevis un tā, kā jūties. Kamēr vienīgais veids, kā patiešām pārstrādāt šo diskomfortu, ir atgriežoties pie sevis un savu iekšējā bērnu. Tagad, esot jau lieli un dzīvi ne tikai jūtot, bet arī pienācīgi saprotot ar prātu, mēs varam dziedināt ievainoto iekšējo bērnu, aizsargāt viņu
un rūpēties par viņu, lai viņam vairs nevajadzētu justies vienam vai noraidītam, apjukušam, bailīgam, nevajadzīgam vai neiederīgam. Caur zemapziņas procesiem iespējams piekļūt šiem savas būtības aspektiem, kas tikuši nošķirti, lai atkal tos integrētu kopējā apziņā, pieņemot kā svarīgu savas būtības daļu, lai viņiem vairs nav jāprasa mūsu uzmanība caur sāpēm, caur veselības problēmām, attiecību krīzēm, vientulību, depresiju un kādām citām lietām. Tieši ar šādiem procesiem nodarbojos es, palīdzot cilvēkiem piekļūt sev un atjaunot savu veselumu. Iekšējais bērns ir tā tevis daļa, kas sevī glabā radošumu, dzīves prieku, rotaļīgumu, prieku vienkārši būt dzīvam un vieglumu komunikācijā. Un vai tas nav tas, ko ik viens no mums savā dzīvē gribētu vairāk? Ja tā, tad ir laiks apciemot savu iekšējo bērnu, palīdzot viņam dziedināties, lai jūs kopā saistītu turpmāk nevis sāpes, bet prieks. Ja vēlies manu atbalstu šajā procesā, es gaidīšu tavu ziņu, un tikmēr būšu tepat.